Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Iesāku likt video, pārtrūka, tāpēc mazliet jau ir iesākts klājums. Lūk, un kas te ir teikts? Lai kļūtu par mēs meistariem, ir jāattīrās no visa negatīvā, no negatīvām vibrācijām, un tad mēs spēsim saņemt dāvanas. Lūk, no negatīvām situācijām jāaiziet, lai jaunajā nebūtu nepatikšanas. Lai jaunajā dzīvē, citā dzīvē, savādākā dzīvē, lai nebūtu nepatikšanas. Lai nebūtu cīņas, lai tās cīņas mēs arī neizprovocētu. Tāpēc šis ir tas laiks, ka jāpārdomā, jāatbrīvojās no tā, kas mūs velk uz zemām vibrācijām. Mums ir jābūt augstākās vibrācijās, tātad jāiet uz pozitīvām domām. Un jāpārdomā, kāda mums ir apkārtne. Apkārt kādi cilvēki arī ir, vai mums tie cilvēki rada pozitīvas domas un ietekmi rada, vai negatīvu. Ir jāpārdomā, jāpārskata, ka ir dzimtā bijis. Visas slimīgās situācijas atkarīgās ir jāaiziet no slimībām. Arī pat no slimībām jādziedinās un jāaiziet. Ir jāatrod sevī tas spēks, jāatrod sevī to spēku, lai paradumus mainītu, lai savu dzīvi spētu mainīt uz pozitīvu. Lai nebūtu nekādu manipulāciju, neskaidrības, nepatikšanas vai kāds grib kaut ko noklusēt, vai cik skaļi. Vai šeit klausaties savu intuīciju, jums ķermenis pateiks, kur ir taisnība, kur nav taisnība. Tas ir svarīgi, lai aizietu no naudas trūkuma. Svarīgi, lai aizietu. Tā ir atslēga. Ja gribam mainīt dzīvi, mums ir jāmaina arī paradumi. Nedrīkst iekļūt trīsstūra attiecībās. Ja kāds pār mums valda, jābūt pašpārliecinātai. Veselai pašcieņai. Jūtīgai. Sievišķīgai. Nebūt skumjās. Vai nedarīt neko,
jāizdara izvēle, kādu dzīvi gribam dzīvot. Lai būtu mūsu dzīvē pārmaiņas. Tāpēc jādara kaut kas citādi, ne tā kā iepriekš. Vīrietis iespējams, kam nav vīrieša. Tad arī, lai vīrietis nāktu mūsu dzīvē citādāks. Vispirms pašām jāmainās, tad arī būs citādāks tas cilvēks. Nevis vēl viens. Vēl viens. Te varbūt teikts ir jāpaskatās, kādi ir bijušas attiecības ar tēti. Tāpēc ir bijušas kādas neveiksmīgas dzimtas scenāriji. Jā, ir bijušas kādas ietekmes no malas, jo ir jābūt savā spēkā, neviens nedrīkst manipulēt ar mūsu spēku. Mēs paši zinām, kas mums ir vajadzīgs. Kādu dzīvi mēs gribam dzīvot. Un tad ar to cilvēku, tad vai saskan vai nesaskan partneri. Nevis dzīvot partnera dzīvi, kā viņš grib. Katram jāzina, kā grib dzīvi nodzīvot, tikai jāatrod savu otru puzles pusīti, ar kuru partneri saskan. Ir līdzīgas vērtības. Un neietekmēties no citiem. Zināt skaidri, ko gribam, lai neiekļūtu pinekļos dzīves. Lai nevajadzētu spēlēt maskas. Jābūt visam skaidri. Vientulnieks ir kādreiz jāvajag būt. Ir jāpadzīvo vientulībā, nevajag steigties veidot ātri attiecības, lai iegūtu zināšanas, kādas vajadzīgas, lai mainītu to dzīvi uz labāku, lai satiktu labāku partneri, mums piemērotāku partneri, ne labāku. Ja mēs būsim labāki, ja, mēs labākas, ja, tad arī partneris būs attiecīgi tādu, kādu mēs esam pelnījušas. Jā, tas kā bumerangs. Jā, mēs vēlamies parasti to labāko, vai ne? Bet vai mēs esam pašas labākas? Ja? Par to ir jāpadomā. Jo partneris parasti ir mūsu atspulgs. Un jāattīrās vispirms no visām negatīvām īpašībām. Ja gribam to labāko, tad mums pašām jākļūst par labākajām. Lai nevajadzētu saņemt nekādus sodus, jo būtībā tad mēs pašas sevi sodam. Ja noejam, izdaram nepareizo izvēli. Jā. Ja izdaram nepareizo izvēli, kur ir jācīnās, jo nav jācīnās attiecībās, jāiet, kur ir prieks, kur ir skaidri redzams, saskaņots, lai nerastos problēmas.
attiecībās, lai neiekļūtu šādā pazemotā stāvoklī. Atkarīgās attiecībās, lai nebūtu, lai nav tā, ka kāds valda pār mums. Un arī otrādies, mēs pār kādu. Ir jābūt vienlīdzīgām attiecībām. Jābūt saskaņai. Vienoties jāmāk. Normālā veidā problēmas risināt. Strīdi ir, protams, ir un būs. Tikai jāmāk viņus, tos strīdus netik asi. Nespēlēt neko, lai nav kādam no partnera jācieš. Būt tīriem, patiesiem, cienīgiem, zināt pašcieņu savu. Tas ir ļoti svarīgi. Visas sliktās īpašības aizvākot ciet, lai rastos dzīves pārmaiņas. Lai nebūtu enerģijas noplūdes, ir jāpadomā, kas tās ir par atkarībām kādām, kur ir enerģijas noplūde. Un ir, tad jāmācās. Jāatrod informācija vajadzīgā, kas radītu tad mūsu dzīvi veiksmīgāku, pozitīvāku. Meklēt izeju no tām atkarībām vai tām enerģijas noplūdēm. Aizvietotu ar labiem paradumiem tās enerģijas noplūdes, piemēram, ja par daudz tur spēles spēlē. Strādāt ar savu enerģiju, saprast, kur virzīt savā darbā enerģiju, nebūt ilūzijās, bet sapņot, nolikt savus plānus, mērķus, kā te teikts, rīkoties, ne tikai sapņot, būt ilūzijās un nedarīt neko, bet iet un darīt. Tas ir svarīgi. Mācīties, iet un darīt, lai mainītu savu dzīvi. No neauglīgas uz, lai mainītu savas negatīvās karmas uz pozitīvu. Būtu valdnieki pār savu dzīvi un pa dzīvi iet draudzīgiem, atvērtiem, sirsnīgiem un just, kas mums pašiem der, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, kādus cilvēkus mēs vēlamies savā dzīvē, kādus mēs nevēlamies. Tas ir ļoti svarīgi just un attīrīt savu apkārtni. To dzīvis viegli dzīvot, laimīgi dzīvot. Jā, un tad dzīve ies uz augšu.
arvien labāk un labāk. Tāds mums šovakar bija vēstījums no kārtīm. Līdz citai reizei.